Vakar rezultātus paziņoja pasaulē svarīgākais uzņēmums, kuram ir iespēja ietekmēt visu tirgu. Tas ir Nvidia. Ja tie būtu slikti rezultāti, tad viss tirgus kristu, bet rezultāti bija labi. Gan ieņēmumi, gan peļņa ir augstāki nekā analītiķi prognozēja, gan arī šī gada prognozes pasludināja lielāks nekā analītiķi cerēja. Tāpēc tirgus šodien izskatās cerīgs, jo, ja būtu rezultāti slikti, tad, man liekas, akcijas kristu kā karsts nazis sviestā. Principā ar šādiem labiem rezultātiem Nvidia akcija varētu augt, bet ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka tās izaugsmes tempi nav uzturami, kad maržas tur bišķiņ samazinās. Bet Nvidia šefs saka, ka nākamais trends ir robotika. Un ļoti daudzi robotikas uzņēmumi ir Nvidia klienti. Bet kopumā, kā zināms, investori ir skeptiski dēļ Trumpa izgājieniem, un daudzi tur naudu money market fondos vai pērk bonus. Rezultāts paziņo arī Snowflake, kas ir programmatūras un cloud infrastruktūras uzņēmums. Rezultāti bija būtiski labāki nekā cerējis. Tādā ziņā relatīvi spēcīgāki nekā Nvidias rezultāti. Skat kāda fenomenāla izaugsme arī Snowflake uzņēmumā. Kā rezultātā after hours akcijas cena apmēram pa 9% palecās.